Sveiki, viņa draugi! Pirms daudziem gadiem es uzdevu sev godīgu jautājumu. Agnes, kā tu vari ticēt visām zemapziņas metodēm, kā tehnikas, īpašie algoritmi, meditācijas, kas maina it kā manu zemapziņu, ja es neprotu vadīt savu apziņu? Šīs dienas tēma – zemapziņas spēlītes. Laipni lūgt manā YouTube kanālā, man sauc Agnese Muižniece, un šeit ir par godīgo un vērtīgo sievietei. Vai tu vēl joprojām tici naudas īpašajiem algoritmiem, jo darot to, tu iegūsi to lielo piķi? Vai tu joprojām tici, ka savu dzīves spēku var atgūt, iedarbināt, kaut kā iaktivizēt? Ja īpaši tu, kura esi dzimusi konkrētā dienā, datumā un gadā, ja tu iesi dziedāt un dejot un zīmēt, viss garantēts, ka dzīves spēks būs tev vienmēr. Un vai tu tici tam, ka tu patiesi laimīga sieviete, vislaimīgākā sieviete Latvijā būs tad, ja tev būs vīrs ar dzimšanas datumu numurs 7? Piedodiet, bet ko lai saka, ja es apsolīju, ka būs godīgi? Es to, draugi, saucu ilūzija par dzīvi ar spēku. Ir ļoti svarīgi saprast, kā darbojas visa sistēma. Ka mūsu ikdienas izvēles vada arī mūsu zemapziņu. Ne tikai zemapziņa vada mūsu apziņu. Padomā tagad, mēs esam izauguši bērniņi konkrētās ģimenēs, palielam visiem vienādas traumas, laipni lūgt realitātē, konkrētajā sociālā vidē ar vienādiem šabloniem. Esam precējušās, šķīrušās, dzemdējušas bērnus, nedzemdējušas bērnus, visu, ko jau esam piedzīvojuši līdz saviem 30, 40, 50, 60 gadiem, arī līdz 20 laipni lūgti pieaugušo dzīvē meitenes. Kas veido to mehānismu, kā mēs domājam? Jā, tur veido zemapziņu. Jo tās ir tās doma formas, ko mūsos ielika iekšā, kad mēs vēl bijām mazi bērniņi. Šodien, kad es un tu esam pieaugušas sievietes, mums ir skaidri jāsaprot, kā šī sistēma darbojas. Jo lielāko daļu zemapziņas veido automātiskās reakcijas. Protams, tās, ko mēs ieguvām, kad vēl bijām mazas meitenes. Bet tiklīdz mēs novērojam domu vai savu reakciju ar uzmanību, tā ir jau apzinātā daļa. Mūsu uzdevums ir iemācīties redzēt automātiskās reakcijas un godīgi sev teikt, izanalizēt un izvērtēt tajā mirklī. Patīk vai nepatīk, ņemu vai neņemu, daru vai nedaru. Vai tas atbilst man šodien, manai pieaugušas sievietes dzīvei vērtībām? Draugi, tā ir apzinātā daļa mūsu dzīvē. Un tad, kad mēs iemācāmies šādi apzināti dzīvot, mēs mainam arī savu zemapziņu. Tas ir vesels domu mehānisms, kas mūsos ir iezīsts pa gadiem, kurš ir skaidri jāsaprot, jāatmasko un jāatgūst tajā šī sava brīvā izvēle. Tātad vēlreiz, kā mēs vadam savu zemapziņu? Izsekojot pati savām domām un uzņemoties par tām atbildību, es mainu mehānismu. Es iedarbojos uz savu zemapziņu vispirms apzināti šajā dzīvē un tagad izvēloties, ko es izvēlēšos. Tā es mainu savu izvēli, mainās mana rīcība un ir citi rezultāti. Volā, mainās zemapziņas procesi. Vai nav ģeniāli? Kur vēl vienkāršāk? Draugi, tieši šādā veidā ir uzbūvēts viss pavasara projekts Kvantu lēciens sievietes labsajūtai, kas sāksies aprīlī. Aprakstā ir links uz manu mājaslapu, kur tu vari iepazīties ar programmu, kurā es atmaskošu tos domāšanas mehānismus, tos šablonus, kur ir nemainīgi, kā bāzes programma, datorprogramma manī un tevī ielikti. Tie, kas ieslēdz mūsos upuri, tie, kas ieslēdz mūsos čīkstēšanu, žēlošanos, pīkstēšanu. Un tie, kas padara sievieti par tik vīrišķīgu, cīnīties, par visu ir jāizcīna.
Tas arī konkrēts mehānisms, kas ir ielikts mūsos. Ja tev interesē šī tēma un vēl citas, kas ir šajā plašajā programmā, laipni lūgta pievienoties pavasara projektā.